Interesanti, ka Barcelonas klubs Jelgavā viesojās arī pirms 12 gadiem, un toreiz ar pārliecinošu 12-0 Spānijas klubs apspēlēja toreizējo Latvijas čempioni Nikars. Un sastāvā bija Nikars kapteinis un tagadējais Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko, ko šovakar sagaidām sporta studijā. Sveiks, Vadim! Jā, labdien! Šo cīņu Jelgavā neredzēja klātienē, bija Vācijā, bet atceramies to laiku pirms tiem 12 gadiem. Kāds bija sajūtas ģērbtuvē pēc 0-12? Protams, pēc tāda rezultāta bija sapīgi, bet pirms tā spēles, protams, es atceros, bija tāda mandrāža, gan mēs gatavojamies, protams, bet spēlēt pret tādiem grandiem, pret vienu no labākajiem telpu futbolistiem pasaulē bija cieņa būt ar viņam vienu laukumā. Nu labi, tagad, kā mēs varam teikt, Barca ir kļuvusi vājāka vai tieši Latvijas tā futbols ir attīstījies, ka tik līdzīgi varējām spēlēt? Protams, runāsim tā, ka tas Latvijas telpu futbola attīstās tā, ka šobrīd mēs spēlējam principā līdzīgo telpu futbolu, ja, un tas patiešām patikami un redzēt tik daudz cilvēkus uz tribīnēm, un īpaši bija patikami redzēt tik daudz bērnus. Es pats biju Hamburgā, bet sekoju līdzi tiešraidē pa televizoru, un tas bija fantastiski. Par telpu futbolu un ne tikai jau tūlīt pat šī vakar sarunā. Vadims Ļašenko ir bijušais futbolists, 7-kārtais Latvijas čempions telpu futbolā. Kopš 2020. gada vasaras Latvijas Futbola federācijas prezidents. Šovasar ievēlēts UEFA telpu futbola un pludmales futbola komitejā. Kļūstot par pirmo Latvijas pārstāvi, kurš ievēlēts par priekšsēdētāju kādā no UEFA komitejām. Vadim, apsveic ar jauno amatu, zinot arī, ka tu principā nāc no tādas telpu futbola vides, tad vai klasiskā futbola sabiedrībai nav jāsāk uztraukties, ka tagad būs cits prioritātes, ka vairāk Vadims skatīsies citā virzienā? Prioritātes mēs noteikti nemainīsim. Paldies par apsveikumu, tas priekš manis gan gandarījums, gan atbildība un gan liela atbildība, jo šobrīd es vadu principā visu telpu futbolu Eiropā un atbildīgs un par pludmales futbolu. Bet tu pats zinies, telpu futbola ir, ka mana sirdī, es pats telpu futbolists nospēlēt izlases sastāvā daudz spēles, 7-kārtais čempions Latvijā, Nikara sastāvā un pazīstu principā daudz prezidentus telpu futbolā un tos administrāciju, kas vada UEFA un atbildīgi par telpu futbolu, tāpēc man ļoti saprotams tas ceļš. Un es domāju, ka mums arī jāskatās uz telpu futbolu ne kā uz konkurentu, bet kā palīgu futbolam. Okay, bet tā īsumā ieskicē, ko nozīmē. 4 gadi, tas ir tev darba plāns, nezinu, cik tev reizes mēnesī kaut kur ir jālido, jātiekās ar cilvēkiem, cik tas daudz laika prasīs šis jaunais amats? Principā tas sēdes būs aptuveni 3-4 sēdes gadā. Noteikti parasti jālido uz UEFA, uz Nionu, bet arī es varu ierasināt to organizēt, pieņemsim, Latvijā. Mana komiteja ir aptuveni 50 cilvēki no dažiem federācijām, arī ir pārstāvji no klubiem. Es teikšu tā, gan treneri, gan prezidenti, ar kuru mēs varam apmainīties ar viedokļiem un pāanalizēt varbūt sistēmas strateģiskas, kaut kādas struktūras sacensības un pēc tam attiecīgi rekomendēt UEFA izpildu komiteju izmainīt vai reformēt kaut kādas sacensības, ko mēs tagad arī izdarījām. Attiecīgi pieņemsim par sieviešu Eiropas čempionātu, jo bija fināla turnīra 4 komandas, tagad būs 8. Jā. Ok, 26. gadā Latvija kopā ar Lietuvu rīkos Eiropas čempionātu. Tādu galveno ziņu tu esi atvedis no Hamburgas, no Vācijas. Nezinu, tas ir kā biznesa projekts, vai tu skaties uz to kā veidu, kā popularizēt telpu futbolu, vai dosieties pie valsts un prasīsiet arī līdzfinansējumu, lai to norganizētu, cik tas maksā? Pirmkārt, tā ir atkal liela atbildība organizēt tādu pasākumu, un tas ir, uz šobrīd tas ir maksimālais, ko mēs varam organizēt Latvijā, ja mēs salīdzinosim ar futbolu turnīram. Ja, šobrīd mums pietrūka infrastruktūras, lai organizētu Eiropas čempionātu vai pasaules čempionātu futbolā, bez telpu futbolā tas ir visaugstākais turnīrs. Un šeit tā turnīrā piedalīs 16 komandas, un mēs, kā jūs zināt, apvienojamies ar Lietuvu. 8 komandas būs Latvijā un 8 komandas Lietuvā. Attiecīgi, protams, tagad mēs gaidām pēdējo budžetu no UEFA, un pēc tam redzēsim, bet procentuāli, cik tas ir valsts atbalsts un cik tas ir UEFA līdzfinansējums?
Parasti UEFA noseks visas izdevumus, bet, jūs zināt, šobrīd principā, tas turnīrs notiksies vēl pēc 2 gadiem, un tāpēc daudz kas var izmainīties, bet es domāju, ka nekāda risku nepastāv, ka tas turnīrs var nenotikties. Nekādas licenču maksas vai garantijas no valdības, tas šajā gadījumā nav futbolā. Mēs strādājam aptuveni gadu, lai to sasniegtu, un liels paldies arī manai komandai, un panākti strādājam, braucam uz Lietuvu, lai atrastu to pēdējo, varbūt, formātu, ko piedāvāt UEFA. Paldies arī valsts sektoram, jo viņi arī daudz vēstules uzrakstīja, un īpaši paldies Izglītības zinātnes ministrijai, ka daudz ko izdarīja, lai apliecinātu mūsu gatavību startēt šajā bidingā. Bet garantijas no valsts ir kaut kādas nepieciešamas, vai pietiek tikai ar vēstuli, ka mēs... Šobrīd bija pietiekami tikai ar vēstulēm, ka mēs varam garantēt, ka mēs iedosim vīzas, ka mēs nodrošināsim dzīvošanu, ka mēs nodrošināsim visas nepieciešamas atļaujas, lai to turnīru organizētu šeit. Pateicoties šim, Latvijas izlase arī debitēs Eiropas čempionātā. Vienmēr kvalifikācijā neesam tikuši, bet tagad kā rīkotāja valsts spēlēsim. Bet jautājums, kā notika cīņa par finālu, kas notiks Rīgā. Lietuviešiem bija pasaules kauss, tas bija fināls, tas bija tas iemesls, ka jums jau bija lielais fināls, tad mums vajag fināls. Es teikšu tā, ka būšot telpu futbolistam, man bija sapnis spēlēt fināla turnīrā, un tagad būšot prezidentam, man tas izdevās. Ja, un, jā, mēs spēlēsim fināla turnīrā, un jau uzreiz mēs vienojamies ar Lietuvu, ka viņiem būs atklāšanas spēle un spēle par 3. vietu, bet pie mums tad notiksies fināla spēle. Okay. Atceramies, pirms tam pacēlās septembrī, manuprāt, jautājums par Krievijas pielaišanu U17 vecuma grupā, par ko vairāk arī jūs tā skaitā iebildāt. Domājot arī par šo, vai tas tika apspriests tagad Hamburgā par to, ka iespējams Eiropas čempionātā varētu pieļaut? Šobrīd pat par to nevajag runāt, jo tur bija skaidrs, UEFA nepieļaut Krievijas spēlētājas nekādas sacensības, tāpēc šis jautājums atkrīt automatiski. Okay, tagad Hamburgā vienlaicīgi arī Eiropas čempionāta izloze internetā mēs redzam, ka sklejo tur uz vietas. Tiešām tas viss notika, ko mēs redzam, ja tās dīvainās skaņas, kas bija. Tā bija zīme, ka, hei, saturieties, nav viss tik droši. Hakeri varēs uzlauzt kaut ko? Tā ir kaut kāda neskaidrība un varbūt kaut kā pārsteigums, protams, organizatoriem, bet tagad notiek izmeklēšana tieši, kāpēc tas notika, bet neskatoties uz to, tā nekādā gadījumā neietekmē uz to visu izlozē. Es domāju, ka viss bija skaisti, labi organizēts un tā izlozē bija interesanti. Futbola karalis, sporta karalis, futbols. Kā tev, kā futbola federācijas vadītājiem, bija redzēt kaut vai tā viena fotogrāfija ar tiem konteineriem, ar dažādu valstu karogiem un neredzēt tur Latviju, kas bija galvenais mērķis, ko uzstādīja Kazakevičam stājoties pie izlases galvenā trenera stūra? Es teiktu tā, ka, protams, ir sapīgi un vienmēr gribētos apmeklēt šādu pasākumu nevis viesu statusa, bet dalībnieka statusa. Un es domāju, ka mums, principā, daudz kas ir, lai to realizētu. Un, protams, mēs visi atceramies, kas notika pirms 20 gadiem, kad mēs tur bijām. Un joprojām daudz runa par to arī tur. Visi atceries Portugālu un ka mums bija ļoti labas iespējas vēl sasniegt vairāk punktus. Tur spēlē pret Vāciju, īpaši, kad bija nešķirts, kad tiesnesis nenozīmē pendelē. Bet visi, kā teikt, nopietni uzskata, ka mums tie spēlētāji ir un, principā, visi gaida no mums pārsteigumu nākotnē. Bet tā izskatās, ka tas pārsteigums ir gana tālu. Piedod, varbūt nepatīkami to dzirdēt, bet tomēr skaitļi to saka paši par sevi, skatoties pēc šī cikla. Kazakeviča darbu vērtēsim pēc cikla. Cikls ir noslēdzies šonedēļ, saprotu, būs atskaita. Vai tā atskaita kaut ko var ietekmēt saistībā ar Kazakeviča nākotni Latvijas izlasē, kuram līgums ir līdz nākamā gada beigām? Jā, 7. datumā mums būs tikšanās ar visu izlases treneriem, kur viņi atskaitīsies mums par padarīto. Un, protams, gan Kazakevičs, gan visi pārējie jaunoši izlases treneri nāk pie mums, lai pastāstītu par tiem turnīriem. Un tam attiecīgi pēc tam valdes locekļi pieņems attiecīgu lēmumu, ko mēs darīsim nākotnē. Okay, 22. gads, tad, kad pagarinājāt līgumu ar Kazakeviču līdz nākamā gada beigām, Vadims Ļašenko saka tā: esmu priecīgs, ka izlases vadīšana un attīstība ir uzticēta vietējo speciālistu komandai. Tā ir bijusi pareizā izvēle. Vai joprojām piekrīt šim apgalvojumam?
Jā, piekritu tam apgalvojumam, jo es joprojām uzskatu, ja ir iespēja uzticēties mūsu specialistiem, un ja viņi ir, tad, protams, to vajag mēģināt darīt. Un, mums Latvijā nav tik daudz trenerus ar startautiskā pieredze, un tajā kontekstā mēs visi atceramies, kāpēc mēs tā izdarījām, jo bija kvalifikācija uz Katāru, kur mēs ļoti cienīgi nospēlējām to ciklu pret Turciju 3-3 izbraukumā. Mājās Daugavas stadionā spēlējām un zaudējām 2-1 tikai 97. minūtē. Tiesnesis nozīmēja pendeli. Ar Nīderlandi 0-1, ar Norvēģiju 0-0. Un, protams, tas viss iedvesmo uz to, lai iedot vēl tādu pārliecību treneriem un visai komandai ar to. Un to, principā, arī, manuprāt, iedeva varbūt tādu signālu, un mūsu puiši uzvarēja Nācijas Līga D grupu pirmo vietu. Jā, bet pēc tam kaut kā tā līkniet uz leju, vektors. Tu zini, sports neviens nevar garantēt, ka viss vienmēr būs uz augšu. Jā, un tāpēc šajā kontekstā mēs redzam, ka kaut kādas izmaiņas ir jātaisa, un attiecīgi par to mēs runāsim. Okay. Vai taisnība, ka Dainis Kazakevičs kā sporta direktors visus šos iepriekšējos gadus ir piedalījies arī līguma sastādīšanā ar galveno treneru? Arī runājot par kompensācijām, kas ir kā iekļauts punkts. Es teikšu tā, ka pirmo līgumu ne es ar viņam parakstīja Edgars Pukinskis, tāpēc man grūti uz to atbildēt. Labi, mēs zinām, kas notika ar Starkovu, kad atlaida tad apmēram 100 000 tā mēļo kompensācija. Stojanoviču ap 170 000. Kazakeviča gadījumā tā summa varētu būt līdzīga kompensācija, ja viņu atlaid. Tas ir konfidenciāls moments, protams, bet es varu pateikt, ka tas cipars ir mazāk, un tas cipars nekā neatšķirās no viņa iepriekšējā līgumā. Cik daudz tiek vispār vērtēts futbola federācijas līmenī? Nezinu, RFS čempionu treneris vai varbūt ārzemju speciālists, kas strādā Latvijā, Tomislavs. Cik esat izskatījuši to un vai Dainam ir jāuztrauc šajā ziņā? Es teikšu tā, ka jebkuram trenerim vajag vienmēr saprast, ka kāda diena atnāks tā diena, kad viņam būs jāpamēt nacionālā izlase, un nekas nav mūžīgs. Arī, teiksim, spēlētājiem ir saprotami, ka tas ir sports, jā, un tev vajag vienmēr... Bet šur tu runā, ka Dainis ir mūžīgs. Tā ietekme viņam ir pietiekami liela Latvijas futbolā. Tā nav, jo viņš ir treneris un viņš ir saprotīgs. Zini, ka sporta direktora amats tomēr tas ir, mēs sākam, ka marafonis, kurš ilgtermiņā skatās uz strateģiski uz šo jautājumu. Tomēr trenera amats, tas ir, es uzskatu, ka sprinters, tev vajag rādīt rezultātu ļoti operatīvi un ātri. Tāpēc, manuprāt, Dainis ir ļoti loģisks cilvēks un viņš to ļoti labi saprot. No 17. gada, tad, kad Dainis pēc tam 20. gadā kļuva jau 5. izlases treneris. Tas balans, ja, kā pirms tam tika mainīti diezgan bieži, un tagad gan ilgi ir Kazakevičs. Labi, mēs liekam punktu sarunai ar stadionu. Pēdējā aktualitāte Lucavas sala 100% paliek, būvēs, kad būvēs, un kad mēs zināsim kaut kādas jaunumus šajā ziņā. Tagad attīstības departaments gatavo savu atzinumu īpašuma departamentam par Lucavas salu, to vietu, kur mēs izvēlējamies. Un šobrīd es vēl turpinu sarunas ar potenciālo investoru, un 18. decembrī es lidoju uz Saudi-Arābiju, lai satiktos ar viņu, un tam attiecīgi pēc tam mēs redzēsim tie nākamie soli. Bet noteikti mēs jau sapratam, ka tā vieta šobrīd ir visaktuālākā un vislabākā, un tas ne tikai priekš stadiona, bet arī priekš futbola bāzē, kur mēs noteikti gribam uzbūvēt savu futbola māju un futbola laukumu, kur mēs varam aizvedīt treniņu procesu. Arī tāpu futbolam tur būs vieta? Noteikti telpu futbolam gribētos, bet šobrīd Rīga top jauna komandas spēļu zālē ar 2200 cilvēkiem iekšā, kas, manuprāt, pietiks, lai aizvadītu startautiskā līmeņa spēles Rīgā. Okay. Paldies, Vadim, kā atnāc šokar sporta studiju. Paldies par.